Te jau katrs no mums ir iedomājies, ka varētu visu pamest un braukt dzīvot uz laukiem. Ir savi plusi, ir savi mīnusi, ir jādomā par apkuri, jādomā par ērtībām, kuras tālu prom no pilsētas vairs nebūs tādas pašas. Kā ar to ir tikuši galā mūsu šī stāsta varoņi, par to arī turpinājumā tūlīt pat uzzināsim. Labdien, Raimonds. Ansis, kāda bija tā doma, kāpēc vispār jāpārceļās? Man vienmēr ir patikusi daba, ūdens, vēsture, un tas arī ir iemesls, kāpēc es ilgi 3 gadu meklējumu rezultātā atradu šo skaisto vietu. Pacentos šeit izdarīt visu tā, lai realizētu savu sapni, dzīvotu laukos, bet ar tādu komfortu, kā dzīvojot Rīgas centrā, kur es esmu nodzīvojis vairāk nekā 50 gadus. Ja par to pašu minimālo komfortu, kas nepieciešams kārto nodrošināšanu, es domāju, siltums, ūdens un tā tālāk. Celtniecības laikā ļoti svarīgs jautājums bija atrisināt un izveidot apkuras sistēmu. Kāpēc tu izvēlējies gāzi, jo it kā nav pats populārākais, tu tā vismaz nedzirdi? Tas ir pats ērtākais un komfortablākais apkuras risinājums manā skatījumā, jo, teiksim, ja es ņemu granulu katlu, ja, tad pirmām kārtām tur ir vajadzīga lielāka teritorija, kur izvietot šo katlu, krātuvi, tev ir jāmocās, varbūt jāpērk tās granulas, tu vari viņu iegrābties kaut kur, ja tu kaut kādas 2 nedēļas esi projām, ja, tu nezini, kas te īsti notiek, tas ir viens. Vasarā, kad tu apkuras sistēmu izslēdz ārā, kā tu iegūsi siltu ūdeni. Tātad ar granulu katlu, cik es zinu, tad vasaras laikā man, teiksim, draugam ir granulas katls privāti mājā, viņam ir atsevišķi elektriskais boilers. Man šajā gadījumā, teiksim, viss kopā? Viss kopā, ja, teiksim, man ir, teiksim, nelielas kastītes izmēra katls, ja, kurš vienlaicīgi nodrošina gan karsto ūdeni, gan apkuras sistēmu. Un, teiksim, papildus liels pluss ir tas, ka, teiksim, man ir Intergāzes sistēmā savs privātais kabinets, speciāla aplikācija, kuras katru dienu, teiksim, varu ieiet iekšā, pastīties, kāds bijis iepriekšējās dienas gāzes patēriņš. Ja es atrodos, teiksim, varbūt ne šeit uz vietas un zinu, ka es pēc 4 vai 5 dienām, teiksim, tikai atbraukšu uz šejieni, ja, es caur otru aplikāciju, caur apkuras katlu, aplikācija var, teiksim, nomainīt temperatūras režīmu, ja, teiksim, ekonomisko režīmu. Ja. Tu vari arī visus tos mērījumus redzēt telefonā. Jā, tas ir vienkārši fantastiski, ja, bet, lai to visu varētu realizēt, ir jābūt internetam, jo savādāk es nevarēšu sazināties. Neties pie savas gāzes. Netiek pie savas gāzes. Piezvanīt savam katlam, jā, katls kur ir. Un kā partneris izvēlējos Intergāzi, un es nevienu mirkli to neesmu nožēlojis, jo viņi bija tie, kas praktiski veica gan šī te projekta izstrādi, gan saskaņošanu būvvaldē. Gāzes krātuve atrodas, teiksim, ceļa 9 metru sarkanā zonā, teiksim, bija jāveic saskaņojumi ar Latvijas valsts ceļiem. Ja, viņi arī to nokārto paši? Jā, pilnībā, teiksim, praktiski man atlika tikai uzlikt parakstu uz līgumu un saskaņot, teiksim, atsevišķi detaļas. Vēl topogrāfija. Es saprotu, ka tu ļoti labi zini, ko nozīmē Intergāzes, bet izstāstīsim mūsu skatītājiem, kas tas ir. Tā ir sašķidrinātā gāze, kura tiek uzglabāta šajā te cisternā. Manā gadījumā tā ir 4,8 kubikmetru tilpuma cisterne. Gāze tiek atvesta ar automašīnu, tiek iepumpēta viņa šajā te glabātuvā. Tas viss ir Intergāzes atbildībā, jo praktiski es maksāju par gāzi, izejot no savu patēriņa. Tā gāze, kas atrodas cisternā, tā ir Intergāzes īpašums, ja, un es maksāju tik, cik es patērēju. Kā salīdzināt ar citām sistēmām? Kā sanāk finansiāli? Gan jau, ka skaties un pēti un salīdzināji. Ja salīdzina, tad ir viena lieta, teiksim, par ko tu īsti maksā. Par komfortu, jeb par to kurināmā veida, jeb apkuras sistēmu, ko tu uzstādi. Ja, teiksim, ja man ir, teiksim, apkuras sistēmai jāveltī no savas dzīvojamās platības, tu pieņemsim kaut kādi 6 kvadrātmetri, ja, tad tev tie 6 kvadrātmetri ir jāuzbūvē. Ja. Tātad, teiksim,
celtniecības izmaksas 6 kvadrātmetriem, apmēram kvadrātmetru cenu tu zini. Jā, nu varam likt nulles galā. Šajā gadījumā mēs pēc tam varam iet iekšā, es parādīšu, teiksim, cik aizņem mana apkurs risinājuma, teiksim, teritorija. Ja? Ja skatās, teiksim, uz tieši šīm te operatīvām izmaksām, ja? Es domāju, ka viņas viss ir salīdzināmas. Ja mēs paskatāmies, teiksim, man brālim ir zemes siltumsūknis, viņam ir vēl uzlikt tur saules paneļi, ja, kas vēl piesilda klāt ūdeni, un tad ar elektrību viņš vēl uzsilda to līdz tiem 60 grādiem. Ja. Tad viņam sanāk reāli tikai tās elektrības izmaksas. Ja. Bet cik tu esi līdz tam investējis, ja, lai tu varētu katru mēnesi maksāt tos 100 eiro, man, protams, tas maksā, teiksim, ziemas mēnešos vairāk. Ja, teiksim, pieņemsim uz doto momentu pa pusmāju, es esmu patērējis 4 kubikmetrus ar gāzi. Ja. Mēneša beigās es nedomāju, ka man rēķinas, kurš ietver karsto ūdens ražošanu un arī šeit dažas šīs te -3 grādu augstās naktis. Ja. Es nedomāju, ka man uz 170 kvadrātmetru liela apkurināmo platību, teiksim, 40 eiro pa māja mēnesi ir barga. Nu, nav nekāds kosmos. Jā, nav. Un arī tas, ka tu esi pilnīgi neatkarīgs. Absolūti. Ja, teiksim, ko teiksim, nevar teiksim, manā skatījumā nodrošināt ne malkas apkura, ne granulas katli. Teiksim, ar šiem siltumsūkņiem, protams, man blakus ir ūdens, ja, teiksim, no tāda viedokļa. Droši vien, teiksim, ūdens šī te ir visefektīvākā no teiksim, apkuras sistēmām, ja, salīdzinot ar gaisa, ūdens, gaisa un tam līdzīgi. Ja, bet tad man tās investīcijas, lai es varētu uzstādīt, teiksim, šo sistēmu, man būtu jāpārok hidrotehniskā būva dambis, jāizpurgā vecais vēsturiskais akmenes bruģis, jāliek vēsturiskā pagrabā šīs te akumulācijas tvertnes, ja, teiksim, un čakars, un baigi dārgs, ļoti dārgi. Protams. Tas tad arī ir viss. Jā, nu izskatās, ka šī skata dēļ vien ir vērts pārcelties uz laukiem. Protams. Tas ir vienkārši, no rīta iziet ārā, izdzert rīta kafiju, skatoties uz šo skaisto parku un ezeru. Tas ir to vērts. Nu, pat kā uzzināja daudz par izdevībām gāzes apkurei tieši uz laukiem. Un šis ir tas vaininieks. Jā. Kāds ir tās priekšrocības cilvēkiem, ko jūs piedāvājat salīdzinoši ar citu visu klāstu, kas ir sastopams tirgu? Tā kā Raimonds minēja, šeit tvertnē ir 2 tonnas, un īstenībā uz 200 kvadrātmetriem tam vajadzētu pietikt uz gadu. Tas nozīmē to, ka mēs uzpildām un netraucējam, un tas klients var dzīvot pats savu dzīvi, tā teikt, un nodrošināt savu īpašumu ar apkuri. Jebkurā vietā Latvijā mēs arī varam uzlikt un liekam šo te skaitītāju, kas klientam ļauj maksāt tikai par patērēto gāzi. Kā ar kaimiņu mājām? Viņi arī var pieslēgties? Jā, šajā piemērā ir uzstādīta tvertnenisa sistēma tikai individuāli uz vienu māju, bet ir iespēja, kad apvienojas vairākas. Tās var būt 2, 3, 4, tās var būt 11 mājas. Jo šajā situācijā mēs izvēlamies pareizo tvertnes tilpumu, lai nodrošinātu siltumu. Un māju pārziņā ir tikai individuāli uzstādīt šo te gāzes apkuras katlu. Paši uzstādāt, paši pildat, paši arī uzskaitat? Tu precīzi visu arī uzskaitīji, jo šajā gadījumā komforts tas nav vārds tikai par to apkuri kā tādu, ka tu vari viņu vadīt, attālināt, un tu viņā vispār neiesaisties. Komforts ir arī par visu procesu, jo šajā gadījumā mēs uzņemamies visas birokrātiskās lietas, mēs izstrādājam projektu, saskaņojam to būvniecības informācijas sistēmā, un attiecīgi tā montāža viņa aizņem aptuveni 1 mēnesi vidēji, ja, līdz ar ko no dokumentu saņemšanas, līguma noslēgšanas, mēs izvedam klientu cauri visam šim te procesam. To var paspēt tā mēneša laikā? Jā, ja dokumenti viss ir kārtībā, teiksim tā, neskatoties tur individuālās kaut kādas saskaņošanas, mēnesis ir tas laiks, kad mēs visu varam izdarīt. Bet, ja es šaubos ļoti, un es domāju, tā kā jā, tā kā nē, vai ir iespējams uzmodelēt, piemēram, es nezinu, 100 kvadrātmetru mājai, es esmu tur Cēsu rajonā, vai ir iespējams uzmodelēt, cik man būs jāiegulda,
cik man būs jāmaksā un kādā frekvencē. Jā, šī ir tāda standarta prakse, ko mēs veicam, jo mēs saviem klientiem vienmēr piedāvājam bezmaksas objekta apsekošanu, jo tādā veidā mēs varam saprast individuāli viņa īpatnības, vēlmes un jautājumus, kas ir jāatrisina. Un, attiecīgi, pēc šīs objekta apsekošanas mēs arī sastādām izmaksu tāmi, un, attiecīgi, tad klients var saprast. Un īstenībā mums ir vēl papildus iespējas ne tikai iegādei pilnībā klienta īpašumā, bet arī abonēšanas varianti. Tā kā īrēt no jums šo katlu? Arī tāda iespēja? Jā. Tā jau pavisam izdevīgi. Es sazinos ar jums. Un, ja es šaubos, jūs man varat uzmodelēt vienu variantu, ka es īrēju, otru, ka es pērku, un arī to, cik es aptuveni varētu tērēt. Precīzi, jā. Ir arī izmaksu kalkulators, kad klients var paredzēt, kādas viņam būtu gada izmaksas uz apkuri vai uz apkuri un silto ūdeni. Un papildus visā informācija, protams, ir mums mājaslapā, intergas.lv, vai arī jebkurš klients, kas negrib meklēt mājaslapā, viņš var zvanīt uz 1804 un pieteikt vai nu objekta apsekošanu vai telefonisko konsultāciju. 1804.